Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā atklāta pasaules slavenā modes vēsturnieka Aleksandra Vasiljeva kolekcijas izstāde no mini līdz maksī 20. gadsimta 60. gadu mode. Šī kolekcija ietver sevī 70 kleitas no leģendāriem modes namiem, kā arī dažādus aksesuārus – cepures, saulesbrilles, apavus, somiņas un rotas lietas. Šī ir trešā izstāde, kas Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā tiek rīkota no modes vēsturnieka un kolekcionāra Aleksandra Vasiljeva kolekcijas. Tātad pirmā bija Viktorijas laika mode, pēc tam bija Art Deco stils, un šeit šobrīd ir no mini līdz maksī. Vienmēr šīs izstādes ir ļoti labi sagatavotas, ar brīnišķīgu atlasi, un šī izstāde tiešām rāda arī šos ļoti slavenos modes namus un šos dizaineru vārdus mēs šeit lasām, un šeit ir Chanel, šeit ir Dior, un Saint Laurent, un Givenchy un daudz citi arī. Un lūk, te ir tas, ko mēs tiešām varam runāt arī par to augsto modi, kas tajā laikā arī ir bijis. Ja? Tā kā es domāju, ka šī izstāde nenoliedzami skatītājiem varētu būt ārkārtīgi interesanta. Izstāde ir kolosāla, unikāla. Es teiktu, īpaši tās vidējās paaudzes cilvēkiem, kuri ir piedzīvojuši tieši šos te modes periodus. Kā mēs zinām, mode atkārtojas periodiski. Es domāju, pat idejas var smelties. Un ļoti daudz ir arī, kas arī ir īstenībā patreiz aktuāls. Rotas, somiņas, kurpes. Es domāju, sievietēm ir vērts te atnākt. Aleksandrs Vasiljevs ir pazīstams modes vēsturnieks, interjeru dekorātors, scenogrāfs, grāmatu un rakstu par modi autors. Izstādes atklāšanai veltītajā preses konferencē viņš arī izteica savas prognozes par modes tendencēm, kas viņa prāt sagaidāmas tuvākajā nākotnē. Я написала об этом не так давно большую статью в Латвии о том, как Восток будет влиять на нашу моду. Я думаю, что он будет влиять. Es nesen uzrakstīju lielu rakstu Latvijā par to, kā austrumi ietekmēs mūsu modi. Es domāju, ka šī ietekme būs ļoti spēcīga. Tas izpaudīsies tā, ka mode no mini pāries uz maksī. Kājas un rokas tiks aizsakts, un musulmaņu apģērba tendences atsauksies uz Eiropas ģērbšanās stilu. Jau šobrīd 2011. gada kolekcijās ir tikai garu piegriezumu kleitis. Lūk, kā šai meitenei. Panāciet, lūdzu. И вы видите, что это и есть тема хиппи. Те платья, которые носили в 69 году, это приблизительно одно то, что вот придет к этому обувь. Lūk, šīs hippiju tendences arī attīstīsies. Apava būs bez papēžiem, sievietēm gari mati, vīriešiem bārds, kas arī ir musulmaņiem raksturīgi. Un par apaviem runājot, mode nenēsāt zeķes. Jau tagad tas ir populāri. Šobrīd nesāt zeķes vairs nav moderni. Tāpēc, ka musulmaņi, kas lūdzas 5 reizes dienā, viņi katru reizi mazgā kājas, un tāpēc bieži nesā iešļaucams apavus bez zeķēm, lai tos būtu vieglāk novilkt. Un tas pamazām ienāk un kļūst arvien populārāk arī šeit. Tāpat kā pamazām nomirs kaklasaites, tāpat izzudīs arī apkaklītes. Būs tikai stāvās vienkāršās aizdars. Uz to mēs ejam. Это то, что нас ждет в будущем. Вот к этому мы идем приблизительно. Потому что люди не хотят больше качества. Почти ни у кого нет денег. Все хотят дешево, быстро выкинуть, поменять. Мы живем в обществе потребления. Мы не живем в обществе, где мы хотим сохранить нашу одежду. Почти все, что мы покупаем сейчас, для того, чтобы выкинуть через 6 месяцев. Это другой период, 21 век. Это общество массы больших марок, Zara, H&M, тогда все это моментально, нам не жалко. А раньше, видите, все-таки женщины сохраняли эти вещи, потому что качество было. Любую ткань, какой вы здесь не посмотрите, здесь нет ни одной плохой ткани. Скажите, какое букле, какая шерсть, какой шелк, как это все. Понимаете, сейчас мы с этим не пользуемся уже. У нас все-таки полиэстер победил.